Pirtnieks Viktors Glinskis no Audriņu pagasta pasākumu Rēzeknes novada dienas 2024 burtiski iebungo. Viņš aicina vietējos iedzīvotājus un viesus apmeklēt mobilo pirtiņu, gan arī izzināt visdažādāko skaņu stāstus un noslēpumus. Šodien es stostu par skaņu izmantošanu pirtī. Bungas, zvaniņi, Tibetas zvani, vibroakustiskā masāža. Ar skaņām tu līdzsvaroji visu ķermeni. Enerģetisko ķermeni. Bet ar bungam var sazemēt, ar Tibetas zvaniem var īvest cilvēku izmainītā apziņas stāvoklī. Tirdziņā Leņģu pagastā ir arī citi vietējie uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji. Oskars Maculevičs šeit pat vien dažu soļu attālumā no tirgus norises vietas jau 5 gadus grauzdē kafiju. Tiešām liels prieks otkon būt Leņģūs. Man toli nebija jojit, tomēr grauzdēt, jo tāpat mēs ir vecajā skolā Kalnazaru. Jā, mēs kā vienmēr esam ar grauzdētu kopēju. Gan krūzētos, kaut ko korstoku, gan paceņos uz liedzimšanu. Patiemēt, ko tad ir varbūt saražoši mēs cilvēki. I, protams, arī atsapūsties vakarā. Tomēr saprot, ka baļļa būs. Vēl īsi pirms zaļumballes ģimenes ar bērniem piedalās sportiskās aktivitātēs un radošās meistarklasēs. Tās un daudzas citas nodarbības 3 dienu garumā notiek arī citās pagastu apvienībās visā Rēzeknes novadā. Dažādos tēmos novada svētki būs sastūpami visā novada teritorijā. Pirmos aktivitātes ir šodien Leņģūs, kur mēs apspēlēsim kultūras montojuma un novadpietniecības tēmu. Pēc tam reitu pirmo dienas daļa ir Stoļerovā, kur vairāk pasākums būs veltīts ģimeņam un bārņiem. Uzslēgums ir 14. jūlijā, kas ir svētdiņa, sākumā Viļānus, kur ir tradicionālais Viļānu tirgs, bet tādā izvērstā formātā, un pēc tam Drecanūs ir pasākums, kas veltīts medībām, sākot no medību kolektīviem, beidzot ar brunču medniekiem, kā mēs to visiem sakām. Dricānu apvienības mednieki svētkus svin kuplā pulkā. Lielākā interese ir par 4-kājainajiem mīluļiem, kas ir vieni no svarīgākajiem palīgiem medībās. Parādē un paraugu demonstrējumos katrs kolektīvs dižojas ar saviem suņiem. Georgijs no mednieku biedrības Staldbriedis lepojas ar savu 2,5 gadus veco un 3 valodās komandas saprotošo Ungārijas putnu suni Hloju. Drusku mīlestības vajag, tu esi mūsu princese, te pareizi visu, ko es tā kā mitnīte. Un citas nevar būt, tu tikai vienīga man esi pareizi, Hlojiņa. Izmantojam nevis mēs tikai tagad, teiksim, te putņu medības, tas saucamas fazānu vai pīlu medības vai zosim, bet arī izmantojam gan stirnu buku atrašanai. Dzīvnieks es arī ar viņu eju iekšā, bet, protams, viņa nestrādā kā dzīvnieks, viņa tur 3 pagastus nedzināra. Jā, viņa vairāk seko, kur ir saimnieks, apmēram 50 metri skrien no saimnieka uz priekšu. Te ir Dora. Vācu izpalvainais putnu suns, jeb tautā saucamīs kurckhārs. Bejais škirņa bija veidota tīša priekš putnu medībām, fazāņi peilis, bet mūsu apstākļus tagad gan universālīs suns. Mēs jau kā kolektīvā ir populāri tīši dziņa medības, dzan visu, ko vajag. Mednieki pasākumā aicina izjust sportisko garu un piedalīties sacensībās, gan arī cienā ar dažādiem medījumu gaļas sēdieniem. Tāpat var aplūkot modernu tehnisko aprīkojumu un krāšņu trofeju izstādi. Jāsarūpējas, lai būtu jauna paudze, lai paliek tradīcijas, lai medības ir populāras, lai cilvēki saprot, ka tas nav nekas švaks. Tas ir vajadzīgs. Tad dzīves misija jāskaidroja, ka mēs neesam švaki nekādi, ka bednieks ir dabā vajadzīgs. Rēzeknes novada dienu sauklis ir mūsu mājas dzimtā novadā, ar mērķi izcelt un lepoties ar pašu sasniegto, mudināt iepazīt un izzināt blakus pagastos notiekošo, gan arī veicināt kultūras norišu pieejamību tieši lauku apvidū. Visi tādi labākie, lusteigākie cilvēki, tādi, kas ir gorā aktīvi, tie ir dancētoji, dzīdētoji, spēlētoji, apsevērtīs, ko kaimiņi dara, parodāt, kas pošiem, kā saka, pūrā pazaslēpīs. Kā arī šeit mēs varam redzēt, ka mums arī dažādas meistarklases notiek, visādas rūtas lītas, kā tiek izgatavotas zirgu lītas,
kā sacāt, katrs var atrast priekš sevis. Tagad, kad ir izveidota kultūras turisma porvalde, mēs ar vien vairāk mocamies strādāt kopā. Katru gadu Novada svētki ir tāds, ka punkts, kur mēs pasaveram, cik daudz mēs esam progresējuši ar to kopīgu darbu. Man liekas, mēs veicas ar vien labāk, ja tī svētki ir pierādījums tam. Es domāju, katram novadām mēs esam vērtīgi tiešām padomāt par to, kādā situācijā atcer un visa pasaule, kādā situācijā atcer un Latvija. Ir īpaši mēs, kas atcerūdam tik tivu rūbežai, agresoru valstī. Jopadomāju līku reizi, ko mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem, būt nasautīgi. Galvenais arī savā starpā būt draudzēbi, jo tikai tad, kad mēs būsim viens kopīgs spēks, kā viens kulāks, jāsaka, tad mēs arī būsim spēks. Nākamos 2 gadus Rēzeknes novada dienu pasākumi arī notiks apvienībās, bet citos pagastos. Savukārt reizi 4 gados būs organizēti lielāki svētki vienu vietu Ančupānu kartodromā.